Siltumsūknis izmeta kļūdu 7H06. Tie, kas negrib skatīties video pilnībā, tātad risinājums bija iztīrīt filtru, un problēma atrisinājās. Tie, kas grib redzēt, kā es līdz tam filtram tiku un kā man tas viss pasākums bija, skatāmies video. Sveiki! Šodien parunāšu par kļūdu 7H06. Tad, kad siltumsūkņa ārējais bloks aizsalst, tas ir pie temperatūras, kad viņi nokrīt 4 līdz 3 grādi un zemāk, tad ārējais bloks aizsalst un nepieciešama atsaldēšana. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams lielāks ūdens plūsmas daudzums, lai ārējo bloku atsaldētu. Ja šī ūdens plūsma nav pietiekoša, ārējo bloku nevar atsaldēt un siltumsūknis izmet kļūdu 7H06. Un šajā situācijā ir nepatīkami tas, ka siltumsūknis izslēdzās un māja vairs netiek sildīta. Tātad problēma, kā pats siltumsūknis saka, ir ar ūdens plūsmu dzesēšanas atkausēšanas laikā. Un man šādas problēmas arī sākās. Siltumsūknis sāk izmest regulāri kļūdu 7H06. Kā šādu kļūdu novērst un kur tad ir tās lielās problēmas? Un pats pirmais šī situācijā ir jāsaprot, kāda ir jābūt ūdens plūsmai, lai ārējais bloks tiktu atkausēts. Un šeit, lai to saprastu, ir jāskatās instrukcijā, un katram siltumsūknim ir noteikts konkrētais ūdens plūsmas daudzums minūtē. Manam sūknim, un es domāju, ka lielākai daļai sūkņiem, šis daudzums ir 12 litri minūtē. Lai konstatētu, kāda tad ir tā ūdens plūsma konkrētiem ūdens sūknim un konkrētajā laika brīdī, tad ir jāiet pie informācijas, 8. iestatījuma punkts. Tad jāatrod sensori, tas ir 8.4 punkts, un priekšpēdējais rādījums, tas būs ūdens plūsmas ātruma rādījums. Sakarā ar šo kļūdu 7H06 es gribētu izdalīt 4 tādas lielas problēmas, kas ietekmē šo ūdens plūsmu. Lai būtu vizuāli labāk saprast, izveidoju šādu infografiku. Un pats pirmais, tas ir nav atvērtas visas apsildes cilpas. Lai to novērtu, ļoti vienkārši atveram visas apsildes cilpas, ūdens plūsmas apjoms, daudzums minūtē palielināsies un problēma izzudīs. Manā gadījumā es apsildes kontūrus nebiju regulējis, es vienkārši viņus ieslēdzu un teorētiski tur vajadzēja visam būt skatoties ūdens ātrumu. Man arī šķita, ka viss ir kārtībā, bet tāpatās man tā kļūda regulāri sāka parādīties 7H06. Nākošais, teiksim tā, viens no populārākiem iemesliem, kāpēc šī kļūda tiek izmesta, tas ir, kad ir aizsērējis filtrs. Filtrs pašā siltumsūknī. Ņemot vērā, ka manī nedaudz ir slinkums, baigi negribējās to filtru jaukt ārā, tāpēc, ka galā tad ir no sistēmas jānolaiž spiediens, pēc tam visa sistēma ir jāatgaiso, diezgan piņķerīgs darbs, baigi negribējās darīt, bet ņemot vērā, ka tuvojās augstums un kļūdu nepārtraukti man parādās, nekas cits neatlika, kā ņemt un tīrīt šo filtru. Filtru izjaucu, iztīrīju, izmazgāju visu un pēc tam tādā pašā kārtībā saliku atpakaļ. Pēc tam šķita, ka jau viss kārtībā, viss darbojās, viss tā kā vajag, bet nē, problēma atkārtojas un atkal tika izmesta tieši tāda pati kļūda. 7H06. Ja iepriekš minētās problēmas ir novērstas, tad nākošais, trešais tāds punkts, kas ir
ja šī kļūda vēl joprojām parādās, tas ir, kad apsildes cilpās ir kaut kur gaiss, un vienkārši tas gaisu korķis nelaiž dzēsēšanas šķidrumam, apsildāmajam šķidrumam iet caur to kontūru, un tāpēc kontūra ir nobloķēta. Nākošais, ko es darīju, es ņēmu un visu sistēmu atgaisoju. Tad, kad pēc veiktajām operācijām ieslēdzu siltumsūkni, kļūda man nekur nepazuda. Kā leca ārā 7H06, tā leca. Tātad ejam tālāk. Nākošā 4. problēma šī gadījumā, kas ir diezgan maz ticami, tas ir ūdens plūsmas rādījuma mērītājs, ka varbūt viņā ir problēma. Man jau, protams, negribējās ticēt, bet drošības pēc iegāju internetā pastīties, cik tad viņš maksā. Cena bija virs 300 eiro, tas nozīmē, ja es izsauktu meistars vēl piegādātu, tad tas cipars būtu tāds astronomisks. Tāpēc mēģināju iziet visiem iepriekš minētajiem punktiem vēl vienreiz cauri. Atcerējos, vasarā uzliku pārspiedienu apiešanas vārstu. It kā apsildes cilpas netika vērtas ciet, bet nācās pārbaudīt. Rezultātā atvēru visas apsildes cilpas līdz galam vaļā, un problēma pazuda. Tas nozīmē, ka pašu pirmo punktu nebija ievērojis un nebija pārbaudījis. Pēc kā siltumsūknis darbojās ideāli, bija labi. Tagad tikai nācās veikt regulēšanu, lai visās telpās būtu vienāda temperatūra. Kā es regulēju temperatūru savās telpās, kā es jaucu un tīrīju filtru iepriekšējās reizēs, kā es veicu atgaisošanu, es to visu ielikšu zem video pie apraksta. Kam būs interese vēl pilno versiju skatīties par šīm lietām, skatāties. Tas arī bija viss, ko es gribēju jums šodien parādīt un pastāstīt. Visi turamies, esam stipri, veseli, un lai jūsu siltumsūkņiem nebūtu nekādu problēmu.